Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто в эти минуты смотрит Первый Балтийский канал. Это программа «Спорная территория». Как обычно, в это время напротив меня за красной линией Jurgis Liepnieks. Un man Andrejs Mamīkins. Šis ir raidījums Strīdīgā teritorija. Šodien mēs runāsim daudz par gejiem. Mūs ar Mamīkinu интересē ļoti visas tās geju lietiņas. Un tā, vai ne? Ну, не только о прайде, но и о годовщине знаменитого указа номер 2, который привел год назад к распуску парламента и подписан был тогдашним президентом Валдисом Затлерсом. Jā, un šodien ir vēl viena gada diena, proti gadu mums ir prezidents jauns amatā. Atskatīsimies arī uz to. Ну и кроме того, как обычно, у нас есть гости, но, к сожалению, мы планировали этим вечером говорить с министром образования и науки Робертом Киллисом, но по состоянию здоровья министр действительно не мог быть, к сожалению, у нас сегодня вечером. Mēs vēlam veselību Ķiļkungam, tikmēr mums ir viesis no kompānijas, kur ir viena no divām kompānijām, kur Latvijā acīm redzot ienīst visvairāk. Pirmā tā, kad būtu Aka ar savām autortiesībām un radio klausīšanās nodevu un visiem šitiem murgiem. Un otra, protams, ir fotoradari. Un tā, šodien mēs esam uzaicinājuši fotoradaru tās firmas vadītāju. Pajautāsim, kā viņam iet. Vakar Rīgā noslēdzās pasākums, kuru apmeklēja ārvalstu vēstnieki. Amerikas vēstniece teica runu, bija valdības pārstāvji, ārlietu ministrs, aizsardzības ministrs izteicās ārkārtīgi pozitīvi. Noslēdzās pasākums, kur pilns nosaukums ir lesbiešu, geju, biseksuāļu un transseksuālu viņu draugu mozaīkas rīkotais pasākums Praids 2012. Es domāju, ir vērts par to parunāt sīkāk. Kāds ir tavs viedoklis? Для меня было шоком, что ты поддерживаешь тоже эти мероприятия и даже снялся в знаменитом рекламном ролике в поддержку геев, лесбиянок, бисексуалов. Все читать не буду, прости Господи. Es atkal esmu pārsteigts, ka tev, kurš uzskata, ka tas ir pilnīgi normāli, ka cilvēki var 9. maijā iet pie uzvaras pieminekļa un vicināt svešas valsts karogus un arī ārkārtīgi kaitināt milzīgu sabiedrības daļu. Tas tev liekas normāli, bet tas, ka tur kaut kādi geji vicina kaut kādu citu karogu, tas tev liekas pilnīgi nepieņemami. Юрдис, это же несравнимые понятия. Это, прости Господи, ты солдата, который жизнь отдал и готов был отдать жизнь за свободу всего мира, сравнил, прости Господи, это с кем? Ты сравнил этого солдата. Es salīdzinu Latvijas Republikas pilsoņus, kuriem ir vienādas tiesības. Ну, там были граждане не только Латвийской Республики. Pulcēšanās brīvība ir viena no fundamentālām, teiksim, gan satversmē, gan kuros starptautiskos dokumentos. Пусть собираются в ресторане, в кафе, в закрытом зале, делают, что lai хотят. Tavi veterāni, tikpat labi kāds varētu teikt, lai tavi veterāni arī savācās kaut kur bāros, kaut kur tur svin, dzied savas dziesmas, ēd savas voblas, un tā tālāk. Мне очень нравится, что поборники прав человека, защитники угнетаемых делят ветеранов на своих и чужих. Ветераны Мамыкин твои, а геи наши общие. Brīvā valstī. Да. Tad tev ir jāmācās sadzīvot ar citu cilvēku brīvību. Ar to, ka arī ka citiem cilvēkiem ir tādas pašas tiesības kā tev. Vicināt vienalga kādus karogus viņi grib, paust vienalga kādus karogus viņi grib. Un tas, ka tev labāk liekas, ka būtu labāk, ja visi vicinātu tur, teiksim, vienus karogus, kādam citam gribās. Юрдис, Mums ar to ir jāsadzīvo. есть фундаментальный принцип, что моя свобода заканчивается там, где начинается твоя. Jā. Вот у геев, лесбиянок и всех остальных их друзей вот этого ограничения нету. Nav tik vienkārši viss, kā tu saki, jo visas tās homofobiskās runas vai arī kaut vai tās runas, kuras paredz, ka ir kaut kāds dabas likums, no kura geji, attiecībā pret kuru geji, lesbietes un tā tālāk ir kļūda, vai kaut kāds pārpratums, rada milzīgas ciešanas. Ja? Kā tu iedomājies, kā jūtās, teiksim, nezinu, 16-gadīgs puisis, kurš ir atklājis, ka viņš ir gejs, klausoties tevi un klausoties tev līdzīgu, teiksim, cilvēku argumentāciju par to, ka viņi ir kaut kāda dabas kļūda, ja? Viņi ir kaut kāds pārpratums, ja? Viņi ir cilvēki, kuriem nav... Природы я сейчас не говорил ни слова. Я не говорил об ошибке. Brīdī, kad tu argumentē ar dabas likumu, šī argumentācija ты родился paredz, с двумя geji... руками. Ты родился с желанием дышать. Если ты не будешь дышать, ты умрешь. Организм твой умрет. Ты родился с определенным набором, который является естественным и понятным. Но если бы у нас было там 1000 разных разновидностей людей, но люди, в принципе, примерно все внешне по своему телу одинаковы.
И я изучал исследования генетиков, меньше чем 0,5% это генетические возможные изменения сексуальной ориентации. Цифра в 12%, пардон, это распущенность. Var vienlīdz labi argumentēt to, ka visi cilvēki ir vienādi, kā to, ka visi cilvēki ir dažādi. Ja? Un, jā, tanī brīdī, kad tu saki, ka tā ir kaut kāda izlaidība, ja, un kaut kas tāds atkal, ja, nu, teiksim, tas ir tas, kā tu veicini to, ka, nezinu, tur gejus uz ielas piekauj vai skolā apsmej. Я тебе точно скажу, что если бы мальчика начали осмеивать в школе, да, я бы заступился за него. Потому что его просто обижают как человека. Не потому что гея, а потому что человека обижают. Bet tu to tagad dari, ja? Tanī brīdī, kad tu saki, ka tā ir vai nu dabas kļūda. Говорю о том, что любое проявление свободы должно учитывать свободу других людей. Вот пока все, что я вижу в прайде, да, вот мы хотим и надо. Ну, тем, что я как русский не могу на русские дни сходить, как православный не могу после Троицы сходить в Варманский сад. Не могу. Tev ir jāsadzīvo tikpat labi. Es varētu teikt, ka jāaizliedz ir 9. maijs, tāpēc, ka es gribēju tajā dienā aiziet ar suni tur pastaigāties, tur priekšā krievi dzied savas dziesmas, ja, ak šausmas, ja, teiksim, jāaizliedz. То, что ты поставил знак равенства между 9 мая и геями, вот в этом все двуличие всей этой философии. Вот абсолютное двуличие и двойное дно в коробочке. Вот в этой фразе, что русские равно геи. И, не знаю, ветераны Великой Отечественной войны равно геи. Gan gejiem, gan veterāniem ir pulcēšanās brīvība. Un brīvība paust savus uzskatus, brīvība vienalga deklarēt, ko. Ja? Un tas ir, tie ir valsts pamati, tie ir brīvības pamati. Tā ir fundamentāla lieta. Ja? Protams, mēs dzīvojam brīvā valstī. Tā ir viena no brīvības fundamentālām lietām, un par brīvību es esmu gatavs iestāties un cīnīties. Ja? Šī gadījumā ne tik daudz par gejiem vai par kaut ko, bet par brīvību. Ja? Не знаю ни одного случая, чтобы гея уволили с работы за то, что он гей, или лесбиянку за то, что она лесбиянка, или человека, который сменил пол. Nu, to mēs nezinām, bet mēs zinām to, ka... Teiksim, это же принципиальная вещь, если они кричат. Нас здесь дискриминируют и оскорбляют. Mēs zinām, piemēram, tādu principiālu lietu, ka trešais biežāk izplatītais nāves cēlonis pusaudžiem vai jauniešiem no 15 līdz 24 ir pašnāvības. Savukārt starp šīm pašnāvībām puse un vairāk notiek starp cilvēkiem vai starp jauniešiem ar netradicionālu seksuālu orientāciju. Jautājums, kāpēc? Tāpēc, ka visa sabiedrība viņiem nav draudzīga. Tāpēc sabiedrība viņu vajā. Гей-парад в Верманском саду сразу заставит молодежь не в петлю лезть, а жить счастливо. Ne uzreiz, bet то есть это надо повторять, желательно раз в месяц. Viņi aktualizē šo jautājumu un varbūt kaut kādās šādās sarunās un diskusijās varbūt kāds я понимаю, мне дико не повезло. Очень не модно быть нормальным, любить женщин, от этой женщины зачинать детей. Мне не повезло, Мамыкину. Я не родился геем. Nu, tā ir tāda kaut kāda aizstāvības. Neviens to neapgalvo, taču esi laimīgs. А что будет дальше? Дальше, знаешь, я тебе анекдот расскажу. Встречаются два приятеля, один другому говорит: ты знаешь, у меня такая радостная новость, у меня ребенок родился этой ночью. А второй спрашивает: ну так кто, мальчик или девочка? Не знаю, вырастет, сам решит. Вот это вот то же самое про гей-парад. Atkal joki pa gejiem, ja? Nu, teiksim, Не по геям, почему? Сам решит, мальчик или девочка. А может он транссексуал, а может он интерсексуал. Neviens tev netraucē būt, kas tu esi, un es pat nerunāšu par to, ka ir tādas arī teorijas, kuras uzskata, ka, faktiski lielākā daļa no tiem trakākajiem geju apkarotājiem un homofobiem paši ir latenti geji, un tas ir vienkārši veids, kā viņi mēģina. Nē, normāla teorija. Viņi vienkārši apkaro tos gejus, pilsētā vai ārpus sevis, lai to geju, kas ir viņos pašos kaut kā nospiest tā tālāk, jo viņiem ir šausmīgi kauns un tā tālāk. Un, kad tu skaties uz tiem latviešu pret geju активистам, reizēm liekas, ka tādai teorijai tiešām ir vieta. Ja? Юргис, а вот защищая право геев собраться в определенное время, в определенном месте, поднять свои разноцветные флаги цвета радуги, ты поддерживаешь идею усыновления и удочерения однополыми парами и детей? Nu, nesteigsimies ar to, ja? Это одно связано с другим напрямую. Nav obligāti. Ir cilvēki, kas to tā saista. Es neesmu pārliecināts, ka tas tā jāsaista. Protams, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Jebkurš gadījums par to, ka nodot bērnu kaut kādā ģimenē, vienalga heteroseksuālā vai geju ģimenē, prasa ārkārtīgu tieši konkrētā gadījuma izlūkošanu vai tieši konkrētā gadījuma. Un es pieņemu, ka ir geju pāri un lesbiešu pāri un vienalga, kuri mierīgi var nodot audzināšanā. Pats принцип ir jāskatās индивидуально. А вот в принципе общество вообще, несмотря на все эти опросы, оно толерантно относится к человеку другой сексуальной ориентации. Общество очень злится,
Тогда, когда выпячивается эта инакость сексуальная, и по городу, там, я не знаю, надувные половые члены несут, бесконечные эти, так сказать, соответствующие транспаранты. Mēs tādā ziņā nedaudz atkārtojamies. Tas ir tas, protams, ka dažādus cilvēkus aizskar daudzas un dažādas citu cilvēku izpausmes. Kā jau es teicu, milzīgu Latvijas sabiedrību aizskar, teiksim, tas, ko, piemēram, dara Латвия, otrā kara veterāni pie 9. maijā pie uzvaras pieminekļa. Jā, tas Давай kaut kādos cilvēkos... Да? Немцы не достреляли, перестреляем ветеранов, un gejus arī, un pēc tam visus pārējos. Ja, un tā. Skaidrs, tur jau ir tā lieta, ja, ka ja mēs nevaram to pieņemt, mēs nonākam pie tā, ka kādu vajag sist, pārmācīt, piespiedu kārtā ārstēt un tā tālāk. Ja. Mēs nonākam pie fašismu, mēs nonākam pie totalitārismu, mēs pie visa tā nonākam, līdz ko mēs ierobežojam cilvēku brīvību. Давай тогда разрушим семью, разрушим там родителей. Bet homoseksuālisms pastāv kopš pašiem sākumiem. Никто же не говорит, что нет этого явления. Nekad nav sajaucis, nekad nav ne ģimene ir izjaukusi, ne tādā. Mums vienkārši jāpieņem, sabiedrība, geji neapdraud sabiedrību. Geji, nezinu, visas cilvēces attīstības laikā nav ne pie kādām sabiedrību, nav noveduši ne pie kādām katastrofām. Mums vienkārši ir jāpieņem, ka ir kaut kāda neliela sabiedrības daļa, кура ir savādāk. Это уже сейчас все принимают. Но почему нужно перекрывать Верманский сад в выходной день на целый день? Nu kā tu nevari iztikt bez tā, ka tu šodien nevarēji tur iziet ar savu sunīti? Ja? Jā, brīvības vārdā mums tas ir jāpieņem. Arī mūsu ar tevi brīvības vārdā. Ja? Zini to anekdoti vai ne anekdoti, bet pastāstīja, ka nāca pakaļ ebrejiem, tad es klusēju, ka nāca pakaļ, nezinu, tur oligarkiem, ārstiem. Tā kā tāds bija jau par vēl. Ja? Tas ir tas, ja. Я тебе расскажу другую историю из своей личной журналистской практики, когда я обратился к обществу «Мозаика» как журналист во время интервью, и мы стали говорить вообще о защите меньшинства, о свободе слова, о дискриминации какой-то маленькой группы, численно маленькой. Я в качестве такого журналистского эксперимента, потому что мне было интересно, что мне ответит мой собеседник, спросил у тогдашней руководительницы «Мозаики». Я говорю, русские национальное меньшинство, а геи и лесбиянки сексуальное меньшинство. И тех дискриминируют, и этих. Давайте объединимся, чтобы вместе защищать свою позицию. Вы готовы? Провокационный вопрос. Я поставил знак равенства между геями и русскими, и, может быть, сейчас и в меня камни полетят за это сравнение. Но ты знаешь, какой я получил ответ? Что вы? Вы геев с какими-то русскими сравниваете? И вот это высокомерие, озлобленность и вот это вот вообще непонимание, чего вы хотите добиться своей деятельности, оно мне просто выбило почву из-под ног. Skaidrs, ka šādās ārkārtīgi asās viedokļu sadurās mēs ātri nonākam pie pārspīlējumiem, aizvainojumiem un tā tālāk. Un tas ir tas, ko es pamanīju pats sevi un faktiski ļoti grūti tikt galā, jo es faktiski gejus un visu šo atbalstu kā iecietības dēļ, bet tad es bišķi paskatos tās diskusijas, tos izteikumus, un es jūtu sevi dzimstam milzīgu neiecietību pret neiecietīgajiem. Restīvi, 1 un 2, ja, un es jau arī, tur jau kliedzu, То есть ты поддерживаешь геев сейчас, чтобы, так сказать, самому не сорваться и не перебежать в антигейское движение? Nē, es konceptuāli un ar prātu, teiksim, es šeit esmu par iecietību, bet man arī ir ļoti viegli kļūt neiecietīgam, teiksim, sarunas gaitā. Ja. Jā, Sodoma un Gomora nekāda par laimi nav iestājusies. Uguns un karsta alva, un kas tur vēl Я не понимаю вашей иронии, господин Лепникс. Вы сейчас хотите так верующим, для которых библейское описание о Содоме и Гоморе важно так подковырнуть? Protams, ka es gribu, tāpēc, ka tajā Sodomas un Gomoras grēku sarakstā tur ir arī masturbācija un anālais seks, un tā tālāk, kad tu pēdējo reizi masturbēji? Господин Лепникс, ваш вопрос некорректный настолько, что вы своей рукой залезаете под одеяло, там, где вам делать, извините, нечего. И я бы на вашем месте сейчас извинился. Хотя, впрочем, я могу ваши извинения не принимать. Labi, mums jāparunā par Zatleru, ja? Так точно. Labi. Честный доктор с конвертом в кармане по фамилии Затлер, став президентом и поняв, что его не избирают, подписал указ номер 2. Mums radošā grupa ir sagatavojusi rullīti, kuru pat mēs neesam redzējuši. Paskatāmies.
Что мне понравилось в этом ролике, это то, что он в конце стал святым. Мне кажется, господин Затлерс до сих пор себя так чувствует, что, подписав указ номер 2, он и сам стал святым, и страну очистил. Pagājušā nedēļā visi ļoti ar milzīgu entuziasmu tagad apsprieda, vai tas ir bijis labi vai slikti, un kā tas gads pagājis, un tam līdzīgi. Kāds tavs viedoklis? Ну вот это, наверное, тот случай, когда я абсолютно ни в чем не буду с тобой спорить и буквально согласен с каждым твоим словом, потому что шаг Затлерса непонятен. Комплексы, которые его раздирали как личность, да, они все вылились в его политической деятельности. А главное, он вот уверен до сих пор, что он такой святой человек, что вот он сделал что-то такое планетарного масштаба. Nē, tas, kas man vislabāk tajā apspriešanā patīk, ir tas, ka tur izskan kaut kāda kritika, ka, protams, tas lēmums tur skaidrs, ka ļoti izskatās sautīgs un tikai tāpēc, lai nodrošinātu savu karjeru, uztaisītu to partiju un tā tālāk. Bet tad viņi uzreiz saka, to visu saka tie, kas zaudēja. Viņi, protams, tur visādi oligarhu partijas un vēl kaut kādi, viņi visi ir zaudētāji, tāpēc viņi kritizē. Ja? Un it kā paši nesaprot, ka tādējādi viņi saka, ka uzvarētāji viņi, protams, tikai slavē. Ja? Tas ir respektīvi tie, kuri ir tikuši pie varas pateicoties šim te, teiksim, ciniskajam tādam polittehnoloģiskajam gājienam, tie, protams, ir ārkārtīgi apmierināti ar to, kas ir noticis par šo gadu. Visi ir dabūjuši amatus, visi ir dabūjuši posteņus, nezinu, un tā tālāk, ja teiksim. Ну, это единство, партия единства, потому что до разгона премьер был Домбровскис, после разгона Домбровскис, до разгона спикер Аболтыня, после разгона парламента спикер Аболтыня. Костяк, ядро коалиции не изменилось. Es domāju, tas, kas te tā loģiskā kļūda ir tā, ka kāpēc tā apspriešana, teiksim, es viņā īsti nespēju iekļauties, ir tas, ka tu nevari apspriest kaut kādu morāli un ētiski nepareizu rīcību, un pēc gada vaicāt, kādas tam ir sekas. Sekas tam var būt visdažādākas. Tas tā kā, ja jums nozaga mašīnu pirms gada, jums kāds nozaga mašīnu, un pēc gada prasa, kādas tad ir, kas tad ir uzlabojies jums pēc gada? Jūs vairāk ar kājām esat sācis iet, jums tur varbūt riteņi nopirkāt, redz, ko labi, ja, teiksim, visādi uzlabojumi ir un tā. Nepārprotam, par šo gadu ir noticis arī daudz kas labs, ja. Nav par to nekādu šaubu. Не докажешь обратное, что если бы не было указа номер 2, это хорошее 100% не произошло бы. Tas ir grūtāk. Es domāju, ir dažas tādas lietas. Pensijas vecuma palielināšana ir viena no lietām, kur var izsakot kaut kādu tādu cēloņu sakarību ķēdi, jo skaidrs, ka zemnieki bija pret, un iepriekšējā saimā pensijas vecumu nevarēja palielināt. Es domāju, tā ir viena lieta. Otra lieta, ko es domāju, var vilkt un vairs savilkt tādu ciešu cēloņu sakarību, ir, protams, tās oligarhu partijas. To nav. Tautas partija un vispār tā oligarhu ietekme. Un es domāju, ka tā ir laba lieta, jo skaidrs, ka tā gan tautas partija jau tur agonēja un nekas tur nebija, gan viss tas Šlesers un tā tālāk. Skaidrs, ka, kā Nīčem bija tajā pārcilvēku filozofijā, ka kas krīt, tas vēl jāpagrūž. Ja? Skaidrs, ka tur nebija vērts to nekādu labumu no tā viņa agonijas nevienam nebija. Ja? Un trešā lieta, kur var izvilkt tādu ciešu cēloņu sakarību, manuprāt, ir krasi pasliktinājušās starpnacionālās attiecības. Ja? Un viss šis, kas saistās ar referendumu un kas sākās ar saskaņas centru nepaņemšanu valdībā, ja? Un tas arī tomēr tā nebūtu bijis. Acīm redzot, nebūtu bijuši šo te notikumu. Ja? Ну вот риторика больше всего пугает, что вроде это коалиция и с подачи именно Затлерса, потому что единство, в общем-то, потом стало играть по навязанным Затлерсам и его указам, правилам. Значит, говорили о морали, об этике, о том, что это правовая коалиция, только верховенство закона мерило всех вещей. И в тот же самый вот Затлерс, который это в дискурс ввел, он точно так же 80 квартир просмотрел, не мог определиться. Он говорит, мне полагается, как бывшему президенту, охрана, квартира, секретарь и прочее. Он купил, долго выбирая при этом, безумно дорогую машину. 80 тысяч латов стоит только сам лимузин с объемом двигателя более 4 литров. Любой маломальский автомобилист понимает, что обслуживание такой машины будет очень дорогим. Никто бы ему слова не сказал, если бы он в частном бизнесе заработал, купил на свои деньги и катался. Но это же он делает за счет тебя,
меня, твоих близких, моих близких, каждого налогоплательщика, который в Латвии, несмотря на кризис, продолжает работать и платить деньги. Tās Zetlera īpašības jau, es domāju, pietiekami nodrāsta tēma, un, manuprāt, mēs varam tam nepievērst tik daudz uzmanības, jo viņš jau tomēr lēnā garā ieņem to vietu, kur arī ir pelnījis. Ja? Ну да, рейтинги говорят об этом. Чего, кстати, не скажешь, как мне кажется, о рейтингах ныне действующего президента, избранного, кстати, тоже ровно год назад, на этой неделе маленький юбилей. Его рейтинги со временем растут. Jā, nu, protams, ka, kas attiecās uz prezidentu Latvijā, tas vienmēr ir tas gadījums, kad krēsls veido cilvēku. Ja. Tas ir tāds amats, kurā nokļūstot jebkurš zoodārzā atrasts, nezinu, paklīdenis, kļūst, teiksim, populārs uz kaut kādu brīdi. Ļoti grūti, prezidenta krēslā sēžot, kaut kā sabojāt reitingu. Tā krēsla autoritāte ir tik liela, ja, ka tas Ну да, если больших ошибок не будешь допускать, то ты можешь остаться на этой высоте. Un prezidents gada laikā šķiet ir pieļaus, manuprāt, tikai varbūt vienu, varbūt lielu kļūdu. Это в связи с референдумом, вероятно. Acīm redzot, jā, referendumu, ka viņš mainīja viedokli, tur nepiedalīsies, pēc tam tā balsos. Un tā visā citādi jau laikam neko viņš tādu, nesliktu, ne labu. Īpaši nav izcēlies. Ja? Но почему? Зато меньше ездит на лимузинах и больше ходит пешком. Кстати, нам пора уходить на рекламу, но от президентских лимузинов после рекламы мы перейдем к лимузинам, скорость которых замеряется фирмой по установке радаров. Реклама, и мы вернемся. Представитель компании «Витроник Балтика» и партнеры Сергей Борисов гостит этим вечером у нас в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за то, что вы к нам пришли. Вот в пятницу Министерство финансов просто пожаловалось с такой долей даже негодования, что не выполняется план по штрафам от фоторадаров. То есть, получается, министерство проболталось о том, что все, и вы, и госполиция, и правительство знали еще год назад, что есть определенный план по штрафам, который должен быть выполнен, и эти деньги, получается, идут в госбюджет. Не секрет, что все министерства закладывают в бюджеты на будущий год, скажем, некие доходные позиции, которые реализуются как в виде штрафов или пений и так далее. Не исключение это Министерство внутренних дел, которое еще планируя в начале этого проекта, они запланировали действительно в своем бюджете, основываясь на предыдущих доходах в предыдущие годы от штрафов за нарушение скорости, некую сумму. Ну, очевидно, сейчас, когда подведены некие промежуточные итоги, ситуация такая, какая она есть, да. Это вообще полный цинизм. А если все будут вот 100% законопослушными, что тогда? Это было бы замечательно. Только практика показывает, что такого не происходит нигде. А вдруг у нас произойдет? Попробуем, хорошо. Тогда и ваша фирма останется без прибыли. Тогда и наша фирма, очевидно, останется без прибыли, да. А вы без работы? Но подчеркну, практика показывает, такого нет никогда. Brīsākums, es nesaprotu citu lietu. Kā, ja es būtu jūsu kompānijas akcionārs, es būtu ļoti neapmierināts jūsu darbu. Jūs esat tātad līgumi, jūs neesat izpildījuši. Radarus jūs neesat tā kā līgumā paredzēts uzstādījuši. Sabiedriskās attiecības, tautas, viena no nemīlētākajām kompānijām. Tur arī viss ir, teiksim, kaut kas likt. Kā jūs paskaidrojat saviem akcionāriem, ka jūs vispār vēl esat kompetents pildīt to darbu? Nu, pirmkārt, nevajag tik ļoti vienkāršot šo jautājumu. Skaidrs, ka projekts ir ilgtermiņa. Kā mēs zinām, līgums ir noslēgts uz 5 gadiem. Šis ir tikai pirmais gads, kura ietvaros notika intensīvs darbs projekta realizācijā. Liels darbs ir padarīts, bet vēl liels darbs ir priekšā. Līdz ar to runāt par kaut kādiem jau rezultātiem, kurus mēs varam tā kā oficiāli publiskot vai ziņot, ir par agru. Kādas tās attiecības ar ministriju tagad? Tas faktiski vēl aizvien ir atklāts tas jautājums, vai līgums faktiski netiks lausts, ja? Vai kāds ir tas šī brīža stāvoklis attiecībās ar valsti? Šobrīd līgums ir tāds, kāds viņš ir, un tā ir iestrādāt mehānismi, kuru ietvaros mēs tagad arī strādājam. Mēs zinām, teiksim, to laika limitu, kāds mums ir atvēlēts
un mēs turpinām darbu. Nu, pilnīgi atklāti, liekot roku uz sirds, jūs paspēsiet iekļauties tajos termiņos un izpildīt visas tās prasības, kas līgumā ir paredzētas? Mēs šobrīd darām visu, lai to izdarītu. Bet kā jūs domājat, nu, jūs tiksit galā? Nu, jo skaidrs, ka ir parādījušās kaut kādas grūtības, ja iespējams, kuras jūs neparedzējāt vai kaut kā tā. Ja? Jūs tiksit galā, nu, jums ir tā pārliecība? Mēs darām visu, lai to izdarītu. Но штрафы уже заплатили, и оштрафована фирма уже была за неустановку стационарных фоторадаров в срок. Да, это с ноября месяца эти штрафные пени мы их продолжаем платить, да. И сумма какова? Порядка 112 латов в день. А всего, получается, с ноября до... Ну, не знаю, надо посчитать. Ну, в прессе была цифра 20 тысяч латов. Она соответствует действительности? Но возможно, если помножить дни на эту сумму. Но вы не знаете сумму штрафа? Точно я вам сейчас не назову ее. Jūs esat analizējuši to situāciju, kā būs, ja valsts nolems laust to līgumu? Jums ir kaut kāda scenārija, ko jūs darīsiet, kā jūs uz to reaģēsiet, kāds ir plāns B? Nu, šobrīd es atturēšos komentēt situāciju, ja tāda varētu iestāties, jo dotajā brīdī visa komanda strādā uz to, lai izpildītu līgumu, nevis domāt par to, ko darīt, ja tas tiks lausts. Ну ладно, это юридическая, так сказать, формальная сторона, может быть, она действительно будет соблюдена. Но вас не беспокоит, что, вот мне кажется, это абсолютно интегрирующие моменты русских и латышей, борьба и ненависть к фоторадарам. Об этом сообщается на порталах, об истории, так сказать, обходит интернет. Народ безумно негативно настроен вообще к фоторадарам стационарным и тайным, мобильным, как таковым. Вас это беспокоит в какой-то мере? Во-первых, хочу отметить, вы, конечно, немножко преувеличиваете. Нет такого огромного ажиотажа, да? Мы видим отображение настроения некой части общества на порталах и так далее. Ну, как правило, мы слышим того, кто громче всех кричит. Не факт, что их больше, что их большинство. То же самое, это именно и показало, например, в марте проведенное исследование СКДС. Да, 70% опрошенных были за идею. Может быть, меньше устраивало то, что в реализацию вовлечен частный партнер, но тем не менее сама идея, она хороша и реальna. Varētu būt, ka pat ideja ir laba, bet cilvēki uztraucās, es domāju, pamatot par to, ka tie radari tiek novietot vietās, nu, kur šķiet tas galvenais mērķis viņu novietošanai ir nevis kaut kāda prevencija vai satiksmes drošība, bet vienkārši naudas kāšana, ja? vai maksimāla peļņa. Ja? Šķiet, ka ir vietas, kur tiešām satiksmes apstākļi ir tik labi, ka cilvēki instinktīvi, nezinu, tur kaut kāds uzbrauktuvēs uz tilta vai vēl kaut kur, vai cilvēki tiešām brauc bišķi ātrāk. Ja? Tas nerada nekādu risku satiksmes drošībai, tam nav īpaši preventīvi jēga, bet tur ir salikti radari, kamēr kaut kādās citās vietās nav. Tā kā cilvēku, manuprāt, tas sašutums ir pamatots. Ja? Ne jau pret pašu fotoradaru ideju kā tādu, pret to, kā tiek īstenots tas projekts. Nu, jūs tikko minējāt vienu tādu interesantu lietu, kad jūs, traktējot jūsu vārdu, sanāk, kad ir vietas, kur likums ir jāpilda, un ir vietas, kur to var nepildīt. Bet tas ir absurds. Nu, protams, skaidrs, ka varbūt jums ir formāla taisnība, bet tajā pat laikā ir skaidrs, ka tā galvenais virsmērķis jau tam projektam būtu tomēr satiksmes drošība. Pareizi. Neapšaubām. Un no šī viedokļa skaidrs, ka ir vietas, kur satiksmes drošība ir mazāk apdraudēta vai tur ir mazāk problēma, un ir vietas, kur vairāk. Ja? Un būtu droši vien jāliek tie radari kaut kādās tādās vietās, kur tā nepieciešamība pēc tā būtu lielāka. Ja? Nav, piemēram, es domāju, īpaši, teiksim, korekti, ja es nezinu, tur, labi, mēs visi zinām, neiesim caur tiem piemēram, ir kaut kādas vietas, kur šķiet cilvēkiem, ka tas nav korekti tur uzlikt. Jums liekas, viss ir kārtībā, nav nekāda problēma. Pirmkārt, mēs atrodamies pietiekami komfortabla pozīcijā, jo neviens nevar pārmest mums šo te vietu izvēlu un tehnikas izvietošanu. Mēs pildām policijas uzdevumu, mēs pildām faktiski tehnisku darbu. Saņemot norīkojumu, mēs arī tajās vietās ievietojam. Tieši tā. Pilnīgi visas vietas nozīmē. Bieži vien tās vietas, starp citu, rodās tad, kad iedzīvotāji vēršas policijai ar lūgumu konkrētajā vietā izvietot tehniku. Ну, а почему тогда все равно, хорошо, не вы, а полиция, это же ваш партнер по этому частно-государственному сотрудничеству, ставит радары или просит вас ставить именно в тех местах, где резко меняется режим скорости? Там было 90-70, потом городская часть 50. И вот сразу за знаком практически всегда будет стоять фоторадар, нередко. Чтобы вот именно ловить людей на то, что еще человек не успел затормозить, еще сбросить. Да, но может быть Ветроник тоже думал об этом, и может быть они какие-то предложения полиции выдвигали в этой связи. Потому что под ударом Ветроник, а места назначает полиция.
Я не соглашусь, что таких мест много. Полиция, выбирая локацию, они руководствуются также тем, чтобы не быть близко к зоне смены скоростного режима, потому что это, как правило, является несколько остро воспринято автоводителями. Поэтому вот сейчас по памяти я не скажу, что таких мест у нас много или такие есть. И более того, если там меняется скоростной режим, то есть, например, с 90 на 70, но, очевидно, на то есть причина. И раз там нужно снизить скорость, о чем свидетельствует знак, значит, там нужно. Нередко радар стоит прямо за знаком, там 10-20 метров. Понимаете, вот уже зона 50 км в час Вы началась. можете конкретный пример назвать? Например, Сужи по Ямцемскому шоссе. Так. Там меньше 100 метров. И он еще прячется за деревом, он еще прячется за бетонной изгородкой бывшей воинской части советской. То есть не видно ни радар, ни машину, и ты только, так сказать, пролетаешь. То есть, по-вашему, 100 метров — это расстояние, в котором автоводитель не имеет возможности снизить скорость до необходимой? Это мы возвращаемся к вопросу, что первично, превенция, да, или наказать водителя за то, что он там не дотормозил. Vai arī tas formālisms. Var jau cilvēku formāli sodīt, ka viņš pārkāpj ātrumu par 1 kilometru, var sodīt, ka viņš pārkāpis, nav nobremzējis tur, 20 metrus aiz zīmes. Var jau, protams, to visu darīt. Ja? Tas ir jautājums, kā valsts veido savas attiecības ar saviem iedzīvotājiem. Ja? Protams, jūs varat izturēties pret saviem cilvēkiem, pret savu tautu. Šādi, ja? Nav mūsu darīšana. Zīme, punkts, viss jāievēro. Полиция сказала, мы ставим, мы ни при чем. Tajā pat laikā ir kaut kādas veselā saprāta un cilvēcības un normālas, pieaugušu cilvēku attiecībās mēs varētu, kaut kā nedaudz uzticēties, dot kaut kādu uzticības kredītu, viens otram, ja, un pieņemt, ka ja kāds tur pārsniedz par 10 km/h to ātrumu, tas nevienmēr nozīmē, ka tas ir nāves grēks. Ja. Tā taču arī ir. Ja. Tādu attieksmi arī varētu sagaidīt valsts no savu iedzīvotāju, no savas valsts. Liepniekungs, jums ir pilnīgi taisnība, un neviens netiek sodīts par ātrumu pārsniegšanu par 1 kilometru, pat vairāk, arī par plus 10 kilometriem neviens netiek sodīts. Arī 20 metros neviens netiek sodīts. Tā kā viss, ko jūs tikko minējāt, tas tiek izpildīts. Tas ir tagad nokārtots par 10 kilometriem, ja? Tas tika nokārtots kopš paša sākuma. Izņemums ir smagais autotransports un autobusu vadītāji, kuri tiek sodīti maksimāli, strikti, jo negadījumos, kuros tiek iesaistīti šie transporta līdzekļi, parasti ir ļoti smagas sekas. Tas ir объективно. Неоднократно была ситуация у моих знакомых, и они прям рассказывали всем, и потом тем, кому они рассказывали, они тоже на практике это проверяли, это работает. Нарушив скорость и поняв, что ты нарушил, и тебя сфотографировал фоторадар, можно остановиться, подойти к фоторадаристу, как на русском и латышском языке называется человек, обслуживающий фоторадары, сидящий, я имею в виду мобильный, а не стационарный, в каблучке рядом, и сказать, вот тебе 5, сотри там файл, стирают. Ваш комментарий. Абсурд и ложь. Это невозможно. Это возможно, господин Борисов. Это невозможно. Почему вы считаете, что это невозможно? Это технически невозможно. Я знаю, что были и до сих пор продолжаются такие попытки неких разговоров с сотрудниками, но так как технически такой возможности нет, то они и заканчиваются ничем. В этом-то и ключевое различие техники от, скажем, экипажей, когда всегда есть некий искушение попытаться с сотрудником полиции попытаться договориться или объяснить, или как-то иначе уладить вопрос. Но можно радар перенастроить и файлы перепросмотреть, правильно, уже снято? Его нельзя перенастроить. Это техника, которая верифицирована, откалибрована, и любое вмешательство извне, оно не может остаться незамеченным. То есть это невозможно. Я говорю не про перепайку проводов, а, например, вы же настраиваете на режим скоростной 70, да? Там, после 90-70 начинается, вот, чтобы он фотографировал на скорости 70 км в час, чтобы он фотографировал машину на скорости, превышающей 50 км в час, правильно? Да. Точно так же можно провести ревизию файлов, Нет, нельзя. верно? Почему? Потому что это невозможно технически, соблюдены аспекты безопасности. Хорошо, тогда еще один вопрос, а почему всегда и неизбежно штрафуют владельца машины или там держателя машины, а не реального водителя? Вопрос не по адресу. Мы не занимаемся разработкой законодательных актов. Такова ситуация, я понимаю, которая что вы сейчас не есть в председатель Латвии. Сейма, но вы же наверняка думали об этом. Такова система, которая в данный момент у нас в Латвии принята. Не могу комментировать. Она найдена оптимальной на данный момент. Lai gan jūs domājat, ka
tas sabiedrības noskaņojums nav tik negatīvs. Manuprāt, viņš diezgan bēdīgs. Un viena no pazīmēm ir tam, ka tie deputāti ir pilnīgi sajukuši prātā. Un, pagājušajā nedēļā bija brīnišķīgākie Saeimā izskanēja priekšlikumi. Piemēram, ka pirms tiem fotoradariem vajadzētu novietot brīdinājumu zīmes. Ka tur ir, teiksim, būs arī pret pārvietojumiem fotoradariem. Улыбайтесь, вас снимают. Jā. Kā jūs vērtējat tādu ideju? Es, piemēram, nenormāli atbalstu. Man liekas, nenormāli brīnišķīga ideja, ka pirms visiem radariem vajadzētu novietot brīdinājumu zīmes, pirms visiem policijas ekipāžām vajadzētu novietot brīdinājumu zīmes, ka viņas turpinās un tā tālāk. Tur virzās kaut kas uz priekšu ar to? Cik es zinu, šis priekšlikums ir iesniegts uz tālāko izskatīšanu attiecīgajās komisijās. Mūsu viedoklis, kad ņemot vērā, ka šāda praksa netiek īstenota, cik man zināms, nekur citur attiecībā uz pārvietojumiem, būtu vēlreiz rūpīgi jāpārdomā, jo atceramies, ka pirms stacionāriem radariem zīmes ir uzstādīts. Jā. Savukārt, runājot par otrā tipa tehniku, mums jāpatur prātā tās fundamentālas atšķirības, kuras ir abu tehnikas tipu izmantošanas metodēs. Stacionārie ir stacionāri. Tie ir domāti, lai sekmēt ātrumā režīma ievērošanu konkrētajā ceļa posmā. Savukārt pārvietojumā tehnika ir absolūti cita filozofija, un tās tiek izmantotas, lai, lai vadītāji paliktu modri visur un vienmēr. Jā. Cik jums vēl ir palicis laika, lai izpildītu visas līguma saistības, uzstādītu tos radarus? Nosauktais termiņš ir šī gada septembris. Tas ir pilnīgi pats pēdējais termiņš šī gada septembris? Tas ir tas, kas mums tagad tikai dots pēc saskaņā šo nesen notikušo 23 objektu nodošanu. Skaidrs. Jūs šovasar atvaļinājumā neiesiet, es saprotu. Labi, paldies. В любом случае, спасибо, что вы и воскресным вечером не были в отпуске, а пришли к нам сюда. Спасибо вам большое, господин Борисов. Спасибо всем, кто смотрел Первый Балтийский канал. Нам пора заканчивать. Встретимся ровно через 1 неделю, как обычно, в этой студии в программе «Спорная территория». Paldies, ka skatījāties. Skatieties mūs atkal pēc nedēļas, svētdienā īsi pēc 9, vai šī raidījuma atkārtojumu otrdienā īsi pēc pusnakts. Vai meklējiet mūsu internetā. Paldies, uz redzēšanos!